Sveiki visiem! Šeit Tante Liene. Šodienas stāstu sauc Pazudis un atrasts. Atmiņas pants ir no Mateja 18:14. Jūsu Tēvs debesīs nevēlas, ka kāds no šiem mazajiem pazustu. Vēsts ir šāda. Jēzus nāk mani meklēt, kad esmu tālu prom no viņa. 7 gadus vecā Karla bija veikalā kopā ar savu mammu. Viņa noklīda no mammas, lai paskatītos uz rotaļu lidmašīnu, ko kāds vīrietis rādīja. Kad viņa palūkojās visapkārt, viņas mamma nekur nebija atrodama. Karlai bija bail, viņa bija pazudusi un viņa nezināja, ko iesākt. Ļoti sen bija pazudusi maza aitiņa. Noklausīsimies stāstu par viņu. Nolūzuši krūmu zari bija ieķērušies nogurušu aitiņu vilnā, kad tās devās pa ceļu. Gans ar rūpēm vadīja savu 100 aitiņu lielo ganāmpulku. Aitiņu soļu skaņa sajaucās ar jaunāko aitiņu blēšanu. Gana ausīm tā bija kā mūzika. Nāc uz šo pusi, viņš smaidot teica kādai rotaļīgai aitiņai. Ganāmpulks tagad bija labi pārskatāms. Gans bija izveidojis drošu ganību aploku, kur aitiņām uzturēties. Viņš bija uzcēlis vairākus akmeņus vienu virs otra. Akmeņu ārpusē viņš bija pielicis klāt ērkšķainus zarus. Visbeidzot gans un aitiņas sasniedza aploka vārtus. Kamēr aitiņas iegāja aplokā, viņš katru uzmanīgi aplūkoja, lai ievērotu kādas brūces. Viņš stingri, bet tāpat laikā maigi noglāstīja katru aitiņu. Gans runāja nomierinošus vārdus un aprūpēja aitiņu brūces. Nepacietīgie dzīvnieki grūstījās savā starpā, jo ļoti vēlējās drīz atpūsties. Noguris un izsalcis, gans drīz arī devās mājās. 94, 95, 96 gans skaitīja aitiņas. Katru rītu gans tās veda ganībās un katru vakaru viņš tās pārskaitīja, kad atveda tās mājās. 97, 98, 99 viņš turpināja skaitīt. 99? Kā? Nodomāja gans. Es šovakar jūtos tik noguris un gan jau nepareizi saskaitīju. Lēnām viņš skaitīja vēlreiz. Gans sarauca savu pieri. 97, 98, 99. Viņš pārlaida savas acis pār katru aitiņu aunu un jēru. Ak nē! Kur ir tā mazā aitiņa, kuru gans sauc atpakaļ uz aploku? Tas taču bija tik nesen, tagad to nekur nevarēja ieraudzīt. Tā viena aitiņa varētu atrasties jebkur. Gans ļoti uzmanīgi aiztaisīja aploka vārtus. Viņš devās tajā virzienā, no kura tikko bija nācis, neskatoties uz tuvojošos vētru. Viņš sauca pēc pazudušās aitiņas. Man ir uzmanīgi jāklausās, viņš nodomāja. Tik skaļā vējā man būs grūti sadzirdēt aitiņu, it īpaši tad, ja viņa ir ievainota. Gans sauca un tad klausījās. Tad viņš sauca vēlreiz. Gans uzmanīgi devās tumsā pa nelīdzeno ceļu. Kur tu esi, aitiņa? Viņš nodomāja. Dzēlīgais lietus padarīja akmeņus slidenus, stiprais vējš gaudoja. Kā gan tik maza aitiņa varēja noklīst tik tālu, tik īsā laikā? Gans apstājās, lai vēlreiz censtos kaut ko sadzirdēt. Jā, viņš vēdras vidū izsaucās. Jā, es tevi atradu! Tur tā bija, pavisam netālu, blakus dažiem akmeņiem. Aitiņa bija galīgi samocīta, ieķērusies ērkšķos un asiņoja. Viss būs labi, viss būs kārtībā, gana maigie vārdi nomierināja pārbijušos aitiņu. Viņš atšķetināja ērkšķus un pacēla aitiņu savās rokās. Esmu tik priecīgs, ka tevi atradu, viņš čukstēja. Dosimies mājās. Izturīgais gans atkal devās atpakaļ pa slideno ceļu, bet šoreiz viņš smaidīja. Šoreiz viņš turēja savās rokās izglābto aitiņu. Ieskrienot aplokā, gans maigi nolika aitiņu zemē. Viņš no prieka izsaucās. Es esmu atradis savu pazudušo aitiņu. Viņš bija tik priecīgs, ka vēlējās par to pastāstīt visiem saviem draugiem. Kad mēs aizklīstam tālu prom no Jēzus, viņš arī nāk mūs meklēt. Mēs esam viņa aitiņas, viņš tik ļoti mūs mīl,
un viņš ir ļoti laimīgs, kad visas viņa aitiņas atkal ir mājās drošībā.